Pirms 14 gadiem Līvānos tika nodibināta nevalstiska organizācija Biedrība Baltā māja. Tās darbība ir vērsta uz sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšanu un individu sociālo integrāciju sabiedrībā, pievēršot uzmanību iedzīvotāju aktivizēšanai, pieaugušo izglītošanai un savstarpējās palīdzības organizēšanai. Baltā māja, kā mēs tagad viņu saucam, ir veiksmes pietura. Tā ir veiksmes pietura ikvienam. Mēs atbalstam cilvēkus, kas ienāk pa durvīm un mēģinam izpildīt katru viņa ideju piepildīt. Biedrības sākotnējā mērķa auditorija bija ik viens Līvānu novada un apkārtējo pagastu iedzīvotājs. Tomēr šodien biedrība Baltā māja no Līvāniem koordinē sadarbību ar vairāk kā 30 tīkla organizācijām visā Latvijā. Pateicoties Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu schēmai, biedrība saņēma finansējumu pētījumam, kurš tika veikts 30 Latvijas pašvaldībās, lai gūtu informāciju par situāciju tajās jomās, kas tieši ietekmē senioru dzīves kvalitāti un viņu līdzdalību sabiedriskajās norisēs. Šajā projektā galvenais bija, kāda ir pašvaldību sadarbība, ietekme, palīdzība senioriem. Ir tādas pašvaldības, kur seniori ir milzīgs atbalsts tieši pašvaldību darbām, un ir atkal otrs variants, kad pašvaldības ļoti palīdz senioriem. Tā ka šis sadarbības tīkls katrā ziņā ārkārtīgi ceļ senioru pašapziņu, jo tad seniors šķiet arī, ka viņš vēl var kaut ko, un viņš ir noderīgs sabiedrībai. Norvēģijas grantu schēmas īstermiņa ekspertu fonds, īstenotājs un koordinators Latvijā ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kuras darbiniekiem biedrības Baltā māja pētījuma autori ir īpaši pateicīgi par atsaucību un palīdzību projektu īstenošanā. Norvēģijas valdības grantu schēmas īstermiņa ekspertu fonds ietvaros tapis projektēšanas tehniskais uzdevums Latvijai ļoti nepieciešamai biodrošības laboratorijai, kurā varēs diagnosticēt sevišķi bīstamas infekcijas slimības, identificēt nezināmu vielu izcelsmi un sastāvu, kā arī veikt ātras un precīzas analīzes iespējamu bioterorisma draudu gadījumā. Tika veikts šis darbs, jo Latvijā šodien, es domāju, arī Baltijā nav projektēšanas institūti ar pieredzi šādu projektu projektēšanai. Dažādi savādāki, gan slimnīcām, gan laboratorijām, bet ar sevišķi bīstamām infekcijas slimībām un tām prasībām, kas nepieciešamas šādu nopietnu laboratoriju projektēšanai Baltijā projektēšanas biroja nav. Projekta ietvaros īpašu palīdzību sniedza Zviedrijas infekciju slimību kontroles institūts, kur šāda laboratorija veiksmīgi darbojas jau daudzus gadus. Latvijas biodrošības laboratorijas projektā plānots izveidot īpašu pētījumiem paredzētu telpu, kura ir pilnībā norobežota no ārpasaules. Pateicoties modernākajai gaisa filtrēšanas aparatūrai, autonomai notekūdeņu un atkritumu utilizēšanas sistēmai un īpašām ieejas slūžām, caur kurām laboratorijā dosies tās darbinieki. Latvijas valsts kā tāda būs gatava sevišķi bīstamu infekciju slimību diagnosticēšanai šeit pat uz vietas mūsu valstī. Būs šīs iekārtas, būs speciālās laboratorijas, būs cilvēki, kas to darīs, un būs aizsargāti gan cilvēki, gan arī apkārtējā vide. Un ja mēs šodien sūtām nezināmas izcelsmes paraugus kolēģiem uz Zviedriju, tad tajā brīdī mēs viņus varēsim te pat uz vietas mierīgi taisīt vaļā un identificēt. Pateicoties Norvēģijas valdības finansiālam atbalstam, ir izstrādāts projektēšanas uzdevums Latvijas biodrošības laboratorijai, kas uzskatāms par būtisku soli valstī nozīmīgā objekta realizēšanai dzīvē. Šogad ar Norvēģijas valdības finansiālu atbalstu Latvijas dabas fonds ir izstrādājis nozīmīgu rokas grāmatu, kas palīdzēs Latvijas vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu, jeb platību, kas piemērota kādu konkrētu augu, dzīvnieku vai sēņu sugu pastāvēšanai, noteikšanas metodikas izstrādē piedalījās Latvijas atzītākie eksperti. Kādi tad ir galvenie iemesli, kāpēc Latvijai ir jāaizsargā biotopu daudzveidība? Austrumēropa kopumā nav notikusi intensifikācija tik strauji, kā tā notika Rietumēropā, kur ļoti strauji ir samazinājušās dabiskās platības, un tur ir vai industriālās vai intensīvās lauksaimniecības ainavas, un dabai palikušas tikai mazas saliņas. Latvijā tas tā nav, un Latvijā
dabisko biotopu, tā procentuāli rēķinot, ir vairāk nekā tādā Rietumē Eiropas valstī. Līdztekus biotopu aizsardzībai Latvijas dabas fonda izstrādātā metodika kalpos kā atskaites punkts biotopu noteikšanā, kas ļaus izvairīties no patvaļīgas biotopu interpretācijas iespējām, veicot kāda attīstības projekta ietekmes uz vidi novērtēšanu. Latvijai ir zināma priekšrocība šajā ekoloģijas jomā vai dabas resursu jomā. Svarīgākais, kā mēs to pareizi izmantojam, un svarīgākais tas, lai arī cilvēkam būtu iespēja šos resursus pareizā veidā izmantot. Kā tad mēs nonākam līdz tam, lai tas biotops ir patiešām svarīgs un nozīmīgs, un kur mēs spējam novilkt šo robežu starp saimniecisko darbību un starp vidi. Un varbūt reizēm šī robeža nav jānovelk, bet ir jāatrod veids, kā abi var mierīgi līdzās pastāvēt. Mums patreiz ir jāveic mērķtiecīgi pasākumi, lai šīs vērtības, kuras mums patiešām ir un ar kurām mēs esam unikāli, lai viņas nesamazinātos. Tagad sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar metodēm biotopu noteikšanā, kas veicinās informācijas pieejamību, labāku vides pārvaldes principu ievērošanu un labāku izpratni par vides aizsardzības kritērijiem. Pateicoties Norvēģijas valdības finansiālam atbalstam, ir veikts pētījums par jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem atjaunojamo energoresursu iegūs jomā, kurus varētu lietot Latvijā. Projekta ietvaros ir izstrādāti vairāk priekšlikumi ekonomikas ministrijas atjaunojamās enerģijas likuma izstrādē. Rietumos, teiksim, Vācija, Dānija, Norvēģija, jā, un ne tikai atjaunojamā enerģija tik diezgan aktīvi attīstās. Pie mums tas pagaidām ļoti lēni iet uz priekšu. Un tāpēc mēs gribējām šī projekta ietvaros izpētīt, kāpēc vispār tādas aiztures un kāpēc nenotiek kaut kādas lietas. Ja? Un sākām tieši pētīt likumdošanu. Tāpēc mēs izpētījām Dānijas likumdošanas, Vācijas likumdošanu, Norvēģijas likumdošanu, veicām kaut kādus priekšlikumus priekš mūsu ministrijām, priekš Saeimas enerģētikas apakškomisijas, un pagājušajā gadā tas aktīvi tika pie tā strādāts, un, kā zināt, kaut kāds rezultāts tomēr ir panākts un diezgan labs. Projekta ietvaros ir sagatavota rokas grāmata biogāzes ražotņu veidotājiem, kā arī izdota grāmata biogāzes ražošanas saimnieciskie un vides ieguvumi. Tas ir vairāk domāts pilnīgi no pašiem pirmsākumiem. Cilvēks, parasts zemnieks varētu saprast, kas tas ir, ap ko lietas grozās un ko viņš no tā, kādus labumus viņš var saņemt. Nu, mūsu valstī resursi ir pietiekami daudz, iespējas arī ir pietiekami lielas. Tā ir ļoti laba iespēja, kā attīstīties zemniekam. Aktīvi strādājot pie zaļās enerģijas iegūšanas tehnoloģijām un risinājumiem, Latvijai ir iespēja kļūt par vienu no vidē draudzīgākajām valstīm pasaulē. Tomēr, lai to sasniegtu, ir jāveic daudz izskaidrojoša darba uzņēmēju vidū un jāievieš jaunākie zinātnes atklājumi zaļās enerģijas iegūšanas jomā. Latvijas laikmetīgās mākslas muzejs ar Norvēģijas valdības un valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstu īstenojas projektu, kura mērķis ir iepazīties ar Eiropas labāko laikmetīgās mākslas organizāciju uzbūvi, darbības principiem un galvenajiem procesiem, lai izveidotu inovatīvu pārvaldes modeli laikmetīgās mākslas pilotprojektā KIM. KIMs principā ir teikt Latvijā no tādām kultūras iestādēm viena no retākajām, kas piesaista visas salīdzinoši lielākās masas apmeklētāji. Nekad nav tukša izstāžu zāle, ļoti daudz cilvēku nāk. Ārvalstu muzeju pieredze, zināšanas un kontaktu pārņemšana būtiski palielina muzeja administratīvās kapacitātes pieaugumu, kā arī profesionālu, efektīvu un ilgtspējīgu muzeja darbību Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Sākotnējais uzstādījums tiešām bija no sākuma pieredzināt to publiku, kad ir katru mēnesi 3 izstādes. Tas pirmais gads tā kā noskriets, un mēs tagad mēģināsim nedaudz samazināt tempu un vairāk strādāt tiešām pie tām konkrētajām izstādēm rūpīgāk. Norvēģijas valdības finansēto grantu programmu Latvijā īstenoja Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Tās direktors Māris Krastīņš ir pārliecināts, izstāžu zāles projekts, pateicoties šai sadarbībai, ir ieguvis ļoti labu pieredzi. Kultūras joma sastāv no manuprāt vairākiem komponentiem. Viens šis saturiskais komponents, ka ļoti svarīgi ir, kādas kvalitātes kultūra ir, bet no otras puses bieži vien svarīgi tas melnais darbs, kādā veidā mēs nonākam līdz izstādes izveidošanai, līdz koncertu organizēšanai, līdz dažādu pasākumu organizēšanai.
Spīķeru projektā tika paņemts labākais no ārzemju pieredzes, kādā veidā efektīvi vajag organizēt savu darbu, ievērojot tieši šīs kultūras nozares īpatnības. Pirmo 15 darbības mēnešu laikā norganizēti vairāk kā 120 starptautisku laikmatīgās kultūras pasākumi, kas vienkops pulcējuši teju 40 000 visdažādāko vecumu, nacionalitāšu un interešu apmeklētāju.